Mani bērni, Roberta un Emīlija. Kopš 2020. gada decembrī jūs tikāt aizvesti prom no manis ar viltu nezināmā virzienā. Jūs tikāt nolaupīti. Mūsu saziņa, mūsu satikšanās iespēja ir liekta. Šādā situācijā es gribu dot jums vismaz to, ko es no savas puses varu mierīgā veidā un mierīgus ceļus ejot jums dot, runāt un atstāt jums kādu ziņu pēc ziņas, vēstījumu pēc vēstījuma, kurā es jums esmu stāstījis un pastāstīšu arī turpmāk to, kas reiz bijis vai notiek manā dzīvē, vai arī tas, ko mana sirdsapziņa liek veidot jums, tāpat arī citu cilvēku, bērniem un ģimenēm. Jūs zināt, mani bērni, vēl no tiem laikiem, kad mēs bijām kopā, ka bieži vien ar jums laiku pavadīju arī sarunās. Mēs runājām no sirds uz sirdi, un jo sevišķi tad, kad pienāca vakara laiks un čučēt iešanas laiks, mums bija pasaciņas, ko mēs stāstījām viens otram un papildinājām. Jā, tā tas bija, mani bērni, jūs to atcerēsieties. Es gribu jums šajā reizē pateikt to, ko laikā, kad jūs bijāt vēl pavisam maziņi, nebiju paspējis pateikt. Ir bijuši arī tādi gadi, kad agrākos laikos es rakstīju dzēju, dziesmas, latviešu, krievu, dažkārt igauņu un lietuviešu valodā. Un gribu jums pastāstīt, ka šo nodarbi, ko es atstāju tajā laikā, kad iepazinu jūsu mammu, es esmu atsācis tieši pēdējos gados, tieši jūs, mani bērni, meklējot. Un gribu, lai jūs zināt, tas, ko es saku un rakstu, ir veltīts jums, mani bērni, lai sasildītu un kā stiprinātu jūsu sirdsapziņu šādā laikā un situācijā, kurā esam un dzīvojam. Es par jums domāju, jūs meklēju, un es ticu, mani bērni, ka mēs reiz redzēsimies, satiksimies, un mums vairs nebūs jāšķirās. Es jūs, jūsu tētis, Mareks Markus, jūs meklēju un mīlu. Jūs to, mani bērni, ļoti labi zināt. Lūdzu, pasakiet to arī viens otram no manis. Es tevi mīlu.